Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 2. grāmata, 1. nodaļa. Kara puiši. Bruģu muižā atveda no novada otra gala 2 zemnieku puisēnus, kam tēvs ar māti nu pat bija miruši karstuma guļā. Abi puisēni bija apaļi bāri, citu radu viņiem nebija kā tikai paši savā starpā brāļi. Būdami bez jebkādiem piederīgiem, tie nebija palikuši vieni paši, kā 2 klaja lauka vidū augoši kociņi. Saimnieks, kura sētā viņa vecāki bija dzīvojuši, nezinādams, ko ar bērniem iesākt, bija tiesas dienā novedis tos pie pagasta tiesas, kas savas sēdes noturēja dižajā muižā. Tiesas priekšsēdētājs, arī nezinādams, kur neapgādātos bāriņus likt, aizgāja ar tiem kungu virtuvē aprunāties šajā lietā ar muižas saimnieci. Šī bija tā persona, kuras rokās atradās gandrīz neaprobežota vara un noteikšana par visām sīkākām muižas un novada lietām. Viņa tiesas priekšsēdētājam bija jau dažu reizi pratus izlīdzēt ar derīgiem padomiem, gan grūtākos gadījumos tiesas spriešanā, kad muižas pārvaldnieks pat labāk nebija runājams, vai kad tas tīši negribēja jaukties tādās novada lietās, kuras pats labi nepārzināja, vai kuras tam likās attiecībā uz muižu pārāk nesvarīgas. Arī šoreiz viņai padoma netrūka. Kad tiesas priekšsēdētājs bija iegājis virtuvē un nama meita to ievedusi saimnieces istabā, kur tas uzbučojis tai uz rokas izstāstīja savas bēdas par 2 bāriņiem, beidzot tīri žēlīgā balsī lūgdams padomu un palīdzību, tad viņa tūliņ celās augšā no sava mīkstā atmuguras krēsla un izgāja virtuvē. Apskatījusi zēnus, viņa lika tiesas priekšsēdētājam turpat pat uzgaidīt, teikdama: "Mīļo degut āre, apsēžieties, es iešu parunāt ar lielmāti." Drīz viņa iznāca atpakaļ un noteica tiesnesim, ka zēni paliek muižā. Tuliņ arī lika jaunajai nammeitai aizvest tos nakts sarga dzīvoklī un nodot viņa sievai kopšanā un guldīšanā. Nakts sargu pāriem bērni esot jau lieli, aizgājuši vietās, istabā telpas esot diezgan, un nakts sardzenei laika arī pietikšot bērnus apkopt. Bet ēst bērni ēdīšot tepat muižas virtuvē. Tagad nakts sardzenei, lai vispār priekš tos nomazgājot, un tad vedot atpakaļ, kā bērniem var dot paēst. Tā drīz un viegli ticis no visas klizmas vaļā, tiesnesis priecīgā pateicībā atkal uzbučo saimniecei uz rokas, tīri sajūsmināts iesaukdamies: "Nu, paldies, gaspažā, par jūsu labu prātu! Es jau zinu, jūs esat tā īstā apzinātāja un apteicēja nevien pa bruģu dižo muižu, bet arī pa visu novadu, kas kuram kurā reizē jādara un kā jādara. Bet man, tiesas priekšsēdētājam, jūs esat tikpat kā ceļa rādītāja, kas ar aizdedzinātu skalu rokā iet man pa priekšu un rāda, kur solis sperams. Citādi gan jau dažu labu reizi es būtu savā nezināšanā tumsā klupis." Dzidiet, saimniec, kā jūs uzteicat pats pagasta dižais tiesnesis, jaucās valodā vecākā namene. Vai par tādu uzteikumu nedosim viņam arī palaunagu? Un saimniece atbild meitai, lai uzliekot uz galda palaunaga tiesu, tāpat lai ielējot šņabi un pielaižot kannu alus. Kad pret vakaru naktsardzene atveda zēnus virtuvē, gandrīz visa kalna saime sapulcējās tos aplūkot. "Abi izskatās nobrēkušies," teica Sulēnis. Mazākajam acis arī spīd asarās, tomēr draugās jautri un dzīvi, bet lielākajam pavisam bēdīga lauķe un asaras rit vēl vienmēr. Puis, ko tu tāds prāvs vīra gabals vēl veikši, kā meitene?" "Jā, tava sieva mums ar asu salmu kušķi briesmīgi berza kājas, vēl tagad tā sāp, ka nevar neizturēt," vēkšēdams teica lielākais. "Ko tad darīs, ka neberzīs?" atsaucās nakts sardzene. "Kājas abiem tādas, kā ūdeni, nebūtu nekur redzējušas un nekad redzējušas, un zemju kārta virsū tāda, ka rāciņas tur varētu sēt. Vēl jau būs jāberž, līdz kļūst tādas, kā citu cilvēku kājas. Un ēst mēs arī dikti gribam," ierunājas mazākais. Bet tūliņ jau nāca nama meita ar pravām sviestmēzēm rokās, no kurām katram pasniedz vienu. Visi nolūkojās ar savādu it kā neizprotamu ziņkārību, redzēdami bērnus tik dūšīgi ēdam. "Aba, koš tā, kā zobi vien balto un acis smirdz. Liekas, tie ēd ne tikai ar muti, bet arī ar acīm," noteica jaunākais Sulēnis, ievecēdamies. "Na, zēni, vai labs?" "Jā, tas patīk mutei. Tādu maizi ar baltu smēri virsū nekad neesam ēduši," atteica mazākais priecīgs, maizes riku jau ciešāk saņemdams rokā, it kā baidīdamies, ka tā neizkrīt vai to kāds neatņem.
Cik tad šiem ir gadu? Vecē pavārs. Lielākajam esot 6, mazajam 4, atteica saimniece. Jā, vienam 6, otram 4, to viņi paši arī zina pateikt, sacīja naktsardzene. Abi tādi sprunguli vien jau ir. Ja varētu abus saļodzīt kopā un no 2 izmīcīt vienu, tad jau būtu gana viežu. Tādu 10 gadus vecu puģi ņemtu jau kurš katrs saimnieks ganam. Bet 2 tādus sprungulu gabalus katru par sevi negrib neviens. Kur liks tādus? Mūs karā nokaus, ierunājās tagad atkal mazākais, bailīgi paskatīdamies uz savu maizes riku, no kuras tikai mazs garozas kumos vairs bija rokā. Mums nav ne tēva, ne mātes, mūs nodos krievos un nokaus karā. To teica visas sievas. Nu, karapuisi nebēdājies, vēl tevi nekur nedos un nekaus. Še jauns apriks maizes un ēd labāk to, teica Namene, pasniegdama abiem pa otru reizi maizi. Jāparauga, kas tad ar tādu puisi īsti ir, vai tam stipra daba, jeb ir mīkšs čaulis, sacīja piķieris, paņemdams mazāko zēnu pie ausīm un paceldams uz augšu. Tas paskatījās uz cēlēju ar mirdzošām acīm, priecīgs pasmaidīja, bet neteica nekā. Nav viss mīkšs čaulis, būs dienās īstens karapuisis, pie ausīm ceļāms nemaz nebļauj, noteica piķieris, nolaidis zēnu atpakaļ zemē. Es šai ziņā ļoti labi māku pateikt, ir pie suņiem, ir pie puišeļiem, kāda kuram būs iedaba. Kas ir mīkšs čaulis, gļēvulis, stūliņ dod savu meldiju dzirdēt, bet kam cieta daba, nepīkstēt, neiepīkstas, kad saņem pie ausīm un paceļ gaisā. Nu, karapuiši, kā tad jūs sauc? Ievecējies kāds no pulka. Mani Kaži, mazo maži, atteica lielākais. Nābaga, nātnerīši, izsaucās pirmā istabene, arī iznākus virtuvē un noskatīdamās zēnos. Abiem rupjas nātna bikšiņas un tādi paši kamzolīši, un mazais biksīts tur rokā. Mažīt, vai biksiņas krīt zemē? Jā, sprunguliņš izkritis un pazudis. Paga, es tev pataisīšu jaunu sprunguliņu un saduršu biksiņas atkal kopā, lai nevajag rokā vien turēt, sacīja jaunākā nammeita, paņēmusi skalganu, ar nāzi to drāzdama un taisīdama puļķīti. Nāks laiks, dabūs arī nātnerīši sev citu apģērbu, vēl jau man diezgan atlicies no pagājušās ziemas vadmalas un pusvadmalas audumiem, jāliek tik pašūt, noteica saimniece. Tos laikus muižu saimes Kurzemē un Vidzemē bez parastiem saimniecības darbiem pagatavoja arī pašas sev visu apģērbu. Ir nēsājamo, ir godadienās ģērbjamo. Tas viss notika vai nu pašas dzimt kundzes vai muižas saimnieces, vai arī viņu abu, vadībā un uzraudzībā. Muiža deva šim nolūkam vajadzīgo vilnu, linus un pakulas, jo ļaudīm pašiem tādas mantas nebija. Karajos ziemas vakaros sapulcējās lielajā ļaužu istabā, ir kalna meitas, ir lopenes un putnenes, kā arī citas kalpones un sievas, kur tad dažu skalu gaismā, kas dega lākturos katrā kaktā pa vienam, visas vērpa tā kā ratiņa rūca un tirkšķēja vien. Saimniece, sēdēdama ar adīkli vai šuvekli rokā savā īpašā krēslā, uzlūkoja, ka vērpējas nesnauž. Brīžam arī piecēlās un palūkoja vienai otrai sūcienu, vai tas pienācīgi smalks un vai nav skrundzants vai kunkulains. Lai nenāktu miegs, viena vai otra vērpēja dažreiz uzņēma kādu meldiju, un tad visas gan līgoja, gan dainoja tādas skaistas senlaiku dziesmas, kāpēc nenorimt vairs nevarēja. Citreiz atkal kāda laba stāstītāja stāstīja it brīnišķīgas pasakas, vai citai uzdeva grūti uzminamas, vai atkal viegli pārprotamas divdomīgas mīklas, kur tad visām bija gardie smiekli. Vakaroja tā līdz 11, tad tikai gāja gulēt. Bet otrā rītā, tik līdz sienas pulkstenes saimnieces istabā nositis 4, viņi cēlās augšā, ģērbās un gāja meitu istabā un cēla tās rādamās un kauninādama, kad diezgan ilgi esot uz sola jau strīķējušās vai augumus gar siltu krāsni garumā mērījušas un ka no laiks sākt atkal ratiņus tecināt. Lopenes, putnenes un citas laidara un sētas darbu darītājas rītiem nenāca vērpt, tam ne, ka tām bija jāveic savi darbi, bet kalna meitas arī rītiem dabūja savas pāris stundas labi izvērpties. Kad dzīvu bija jau diezgan savērpts, kāda no vecākajām meitām, kas bija labi iepratusies aušanas mākslā, vai arī kāda muižas kalpa sieva, kas bija pazīstama par labu audēju, ņēma un ar citu palīdzību uzstādīja dižē ļaužu istabā staklis, izplēta arī 4-spārēnās mestuves, sameta metus, jeb šķēriņus, tad iegrieza tos riestavā un uzrīkoja audeklu, pēc kam ņēmās aust.
Caurām dienām tad klaudzēja mustava, gandrīz līdz pat pavasarim, saužot ļaudīm, gan nātna audeklus palagiem, krekliem un vasaras biksēm, gan vadmalas un pusvadmalas baķus, ziemas un goda ģērbiem. Šūšanu arī izdarīja saima pati vien. Cienīgā vai arī saimniece noņēma tik ļaudīm mēru, izmērīja arī drēbes gabalu, izzīmēja tur ar krītu vajadzīgās daļas, tad drēbi sagrieza un deva meitām šūt, kas muižas šuvējas vadībā šo darbu arī padarīja, vairāk vai mazāk labi. Pat cepures vīriešiem šuva turpat muižā no pašu austas drēbes, un tikai rēts sevišķs brašulis bija tik iedomīgs, ka nejūtās pilnīgi apmierināts ar šādu cepuri, un gāja miestā pie žīda un pirkās tur pats par savu naudu citu cepuri goda vajadzībām. Šādos apstākļos tad arī muižnieku meitām tos laikus bija jāprot šūšanas un citi mājturības darbi, lai varētu vadīt savā vēlākā dzīvē plašu saimniecību bez lieliem naudas līdzekļiem. Kura to nepratā, tai bija maz cerību kļūt par nākošā muižas īpašnieku sievu. Muižas mantinieka vecāki, taisoties dēlam precēties, ievāca ar saimas palīdzību tuvākas ziņas par uzdomāto jaunavu, vai tā iet arī saimniecībā un prot visu, kas mājturībā vajadzīgs. Tikai pēc šādu ziņu ievākšanas, un kad tās skanēja viscaur labvēlīgi, vecāki atļāva dēlam precēt noskatīto līgavu un vest to mājās. Bruģa muižas saimniece savus vārdus par drēbju apgādāšanu bāriņiem nebija aizmirsusi. Kad aiznākošo svētrīt tie no naktsarga dzīvokļa ienāca muižas virtuvē Azaidā, Namene pirmā iesaucās. Āre, mūsu nātnerīša nav vairs, abiem diviem pusvadmalas biksiņas un muciņas mugurā. Visi no aplūkoja puisēnus viņa jaunajos uzvalkos un par tiem priecājās. Tiešām nemaz vai nevar pateikt, ka tie būtu mūsu nātneri, tie jau īstie jaunkungi, izsaucās pavārs. Nudien tie izskatās pavisam citādi nekā līdzšinējie nātrenīši. Es saku, būs dienās braši kara puiši, noteica jaunākais sulēnis. Bet mūs karā nokaus, mums nav ne tēva, ne mātes, iesaucās mazākais puisēns. Nu, māži, nebēdājies viss. Varbūt jūs neviens nenokaus, visus karā gājējus jau nenokauj, runāja Namiķis. Bet saki labāk, kā jums diviem klājas, vai tev diži labi tur patīk pie naktsarga un naktsardzenes? Nē, mums tur ir dikti slikti. Kas tur kait? Tā vecā mūs dikti berž ar to aso salmu kušķi. Vakarā akala aizvedusi mūs pirtī abiem, tā berza muguļs un visur citur, kad dikti sāpēja, un mēs abi ilgi vēkšējām, tā kā mazākais puisēns. Nābadziņi, un te mazo mažiņu bija dikti jāvēkš, kā man tevis žēl, sacīja vecākā Namene, noglaudīdama mazajam galvu un pajādama tam maigus. Saimniece, kas sarunu bija dzirdējusi, noteica, ka nākošo svētvakar, lai jaunākā Namene ved tos pirtī un mazgākā nākas. Kungi vakar bija izbraukuši patālākos kaimiņos uz kāda ievērojama pāra zelta kāzām, no kurienes šodien atpakaļ nebija vēl gaidāmi. Kungu galdam tātad pusdiena šodien nebija taisāma. Saime svētdienām ēda augstu pusdienu, silta ēdiena reizes, svētdienām bija tikai Azaidā un vakariņās, un kalna ļaudīm šodien tala bija vaļas svētdiena. Daži brokastu paturējuši, izlietojuši šo brīvo svētdienu, aiziedami vispirms baznīcā, teikdamies pēc tam apciemot rādus, tā kā mājās bija gaidāmi tikai pret vakaru. Saimniece šādā vaļas dienā iegājusi savā istabā un nosēdusies pie galda, lasīja no lielas grāmatas pati sev priekšā šīs svētdienas sprediķi. Kas gribēja, varēja iet viņas istabā arī klausīties. Namiķis un dažas meitas, kas baznīcā nebija gājušas, to arī darīja. Bet dažas palika turpat virtuvē, jo visu plašo virtuvi bez kādas uzraudzības atstāt arī nevarēja. Palicējis bija 3 – jaunākā Namene, jaunākā Istabene un sieva. Būdamas visas 3 jaunas skuķes, viņas jutās laimīgas, reiz palikušas vienas pašas, jo savā starpā tās arvien varēja sarunāties labāk, viņu valodas strautiņš tecēja brīvāk un dzīvāk nekā kopā ar vecākām meitām. Izgājušas ārā, viņas nosēdās turpat virtuves priekšā uz sola zem kuplās ziedošās liepas, kur zaros bez mitēšanās senēja bišu darba dziesma. Kā čaklās bitītes, vāgdamas no liepu ziediem vasku un medu, mums virs galvas dūts vienu dūkšanu. Bez dziesmām viņas nestrādā nekād, ik laižas darbā, ik dzied savu darba dziesmu, arī svētdienā, saka Istabene, salgdama rokas klēpī un klausīdamās bišu sīkšanā.
Gluži tāpat kā čaklas meitas, lai iet, kur iedamas, lai dara kādu darbu darīdamas, visur ar dziesmām, piebilst Cieba. Nu, nesāciet runāties tik daudz par bitēm un meitām, tā jau nav nekāda jauna valoda, iesaucās Namene. Labāk skatājieties, kā mūsu karapuīši mācās savu kara amatu. Abi staigā vienādos soļos ar vabas mangali uz kamieša, tās viņu plintas, tad ātri sitas apkārt un iet atpakaļ uz otru pusi. Vecais staļļa puisis, kas agrāk bijis zaldāts, viņiem iestāstīs un ierādīs, kā zaldātus munus turē, un nu viņi abi divi arī tā dara un mācās savu kara amatu. Mazais ir jau piekusis un apsēžas zaļajā zālītē, bet kažus vēl soļo un apstājas un grūž pats sev dūrīt padegunē un sit sev pliķus pa vienu un otru vaigu. Staļļa puisis viņiem ieteicis, ka krievs tā darot, ka nevar iemācīties, un tā nu viņš sevi moka. Nabadzeņi, kā viņi mokās, un no kaušanas vien tik runā. Tiem gan savu mūžu nebūs nekāda prieka, kad jau bērnu dienās pa nāvi vien jādomā un jārunā. Vai kā man to bērnu žēl, tā kā Listabene. Tu, Lušķe, domā, ka tev vien viņu žēl, mums ne? Ak, visā mums šo nabaga bāriņu žēl. Kamdēļ ļaudis savā neapdomībā tiem vēl iestāstījuši par karāiešanu un kaušanu, izsaucās Cieba. Jūs abas gan viņus nožēlojiet, bet ar žēlošanu vien nepietiek. Labāk jādomā, vai nevarētu kā līdzēt, tā kā lai dienās tiem nebūtu jāiet zaldātos. Šķizdamās par citām gudrāka saka Namene. Kā tu, Annele, to domā? Kā lai mēs viņiem palīdzam? Vaicā Cieba. To es pati tagad nezinu, bet ja mani kāds precētu un man pašai nebūtu bērnu, tad es ar savu vīru vienu no šiem puisēniem pieņemtu bērna vietā par maizes devēju, un tad no briesmīgā zaldātu dienesta tas būtu glābts. Jā, tā gan, izsaucās Lušķe. Tas būtu labs padoms, es darītu tāpat, un tad būtu abi mūsu karapuīši droši izglābti. Bet ko lai mēs darām tad, kad mums pašām būs bērni? Ak, kaut zinātu kādas zāles, ka lai nav. Tad es ietu pie pirmā, kas mani bildinātu, lai tas šāds vai tāds, un tad tūliņ mazo maži ņemt sev par dēlu. Cieba, tava māte ir bērnu ķērēja, tai taču vajag zināt, kā lai ir bērni un kā lai nav. Un tu domā, Annele, ka māte mums meitenēm to teic? Nekā nestāsta. Tik tā vien runā, ka bērni pārskrējot no strauta vai atkal, kas atķērusi kādu bērniņu strautā un tur nonesusi. Ilgi arī es to tā ticēju, kaut gan nevarēju saprast, kā ziemas laikā, kad strauti aizsaluši un bērni jāķer pa āliņģi, tādas sīkas dzīvībiņas tur nenosalst. Tikai vēlāk, dzenot ganos, kaimiņu ganu meita pastāstīja man, kas tas par strautu. Kungi un vācieši atkal saviem bērniem stāsta, ka mazos bērniņus atnesot gandrs, tā iztaba Lušķe. Muļķīgs tik viens kā otrs teikājums, diezin kādēļ bērnus tā vajag krāpt, vaicā Namene. Nē, Annele, tas ir labi, ka tā dara, otrā balsī saka Cieba. Kā labi bērniem to lai stāsta, kas tiem nav vajadzīgs un ko tie nesaprot un nevar saprast? Bērnu rašanās ir saistīta ar cilvēku mīlestību. Un ko bērni lai zina no mīlestības? Un kā labs teikties ar tādu pastāstīšanu? Ar laiku visi tā kā tā, dabū zināt. Neviens šādas nezināšanas dēļ neprecējies vēl nav palicis, nec kritis kādā likstā, to zinām pašas pie sevis. Kāds labums mums būtu, ja būtu agrāk zinājušas? Un tā ir liela laime, ka mātes neko nestāsta bērniem par tādām lietām. Ja mana māte man būtu tā, ko stāstījusi meitenes gados, es no kauna diezinu, kur būtu aizbēgusi, un savu māti nekad vairs nebūtu varējusi nemīlēt, necienīt. Man būtu bijis pret viņu tikai riebums un nicināšana. Biju jau diezgan prāva skuķe, kad dabūju visu zināt, un ir tad man kādu laiku bija savāds īgnums pret māti. Kur nu vēl, ja to būtu dabūjusi zināt, pusaugu meitenes gados? Tā ir Cieba, kā tu saki. To mēs visas pašas esam savā laikā piedzīvojušas pie sevis, bet lai nu tas paliek, saka Lušķe. Mēs taču sākām runāt, ņemt šos bāriņus sev bērnu vietā, ja mūs apprecētu un mums pašām nebūtu bērnu. Saki, vai tad tu, Ciebiņ, patiesi nekā neesi dzirdējusi, kā labi dažām sievietēm nav bērnu? Ja to zinātu, tad droši varētu precēties un ņemt šos puisēnus par saviem. Es saku, kuras divas no mums apprecētu pirmās, tām tas jādara, un abi puisēni tad ir glābti.
Nē, mīļās, par to gan es nekā nezinu, kā lai nemaz nebūtu bērnu, saka Cieba, rūpīgi apskatīdamās apkārt un balsi pazeminādama. Bet, kad viens bērns jau ir un vairāk nevēlas, tad es gan zinu, kā jādara. Vajag bērnu ilgi zīdīt. Kamēr viens zīd, nav citus, ko gaidīt. Ak, tad, tā ir tā gudrība, izsauc Sannele. Tad tālāk daža māte 3-4 gadu vecu bērnu vēl nešķir no krūts. Jā, tāda tā ticība gudrām sievām esot. To esmu dzirdējusi no savas mātes, saka atkal Cieba. Vai tiešām tas, ko līdz, to es skaidri nemāku teikt, bet liekas gan, ka tā ir. 2 zīdāmi bērni, viens lielāks, otrs mazāks, vienai mātei nekad nav redzēti. Kamēr viens zīd, otrs viss nesteidzas pakaļ. Es tā labi līdz šim nevarēju saprast, kas ar mūsu puiša sievu ir un kas nav, domīgi runā Lušķa. Grigušos, kur es augu un kur mana māte dzīvo, ir puiša sieva, kas jau 10. gadā vēl savu dēlēnu nešķir nost. Puišelis jau ir tik liels, ka pašam kauns citiem redzot zīst māti. Tiklīdz iegribas pupa, saķer mātei pie rokas vēl indraka un velk tik aizkrāsnī. Ak, dieviņ, tētiņ, brīnās no savukārt Cieba. Tas jau tad laikam izaugs par tādu pat stiprinieku kā varenais Niedrīte, pasakā, par kuru stāsta, kā māte to zīdījusi 21 gadu, bet tas arī tad bijis tāds spēkonis, kā mežā lielus kokus ar rokām rāvis no zemes ārā un kalnus grāvis ar krūtīm. Nē, Ciebele, no šī lielā zīdaiņa, ko mūsu puiša sieva audzē, neiznāks nekāds spēka vīrs. Puiša sievas dēlēns nav ne kāds prāvais augumā, ne arī kāds zaļoksnis izskatā. Ir tikai tāds iztīsis, melstens puģelis, kā jau pārāk lutināts. Bet ko māte pati saka par tādu pārāk ilgu zīdīšanu? Ko šī saka? Nekā nesaka. Labprāt negrib nerunāt. Tik dažreiz, ka kāds svešs ienāk sētā un dzirdēdams par ilgo zīdīšanu brīnās un rājas, viņa pasmiedamās atsaka, ko lai darot, kad tik visai mīlot savu bērnu. Viņas dzimtenes pusē esot tā parasts. Bērnus ilgi zīdīt. Viņa rau nav mūsu ļaužu, bet kurseniece, ieprecēta no raņķiniekiem. Kurzemnieces vispār ilgi zīda bērnus. Tā jau zināma tiesa. Un tai puiša sievai vairāk bērnu nav? Ne, tik vienmēr zīda to pašu. Tādu ilgu zīdītāju vajadzētu uzrādīt tiesai. Ko nu par tiesu runāt? Nei tiesa un viņas priekšsēdētājs, ko zina, nei var. Bet vajag tik uzdot muižas saimniecei, tā gan zinās, ko ar tādu sievu darīt, nosaka Cieba. Bet, mīļās, tā gudrība, par ko jūs te divas runājat, mums nekā nelīdz. Ar to mēs taču šos nabaga kara puišus nekā nevaram izretavot no zaldātiem, izsauc Slušķe, kas ilgāku brīdi domīgi klusējusi. Bet es to gan saku, mums vajag visām 3 dengti apņemties, ka, ja dienās aprecēsimies, un ja kādai no mums bērnu nebūtu, tad tā ņems viena no šiem karapuišiem sev par dēlu un maizes devēju. Cita padome es nezinu. Jums visām 3 būs bērni, kad jau tagad tāda mātes mīlestība pārņēmusi jūsu sirdis uz šiem puišeļiem. Tā kāda vīrišķa balss atskan skuķiem virs galvas. Paskatīdamās augšup, viņas redz logā visdegunīgi lūkojamies lejup veco pavāru. Pie pusatvērta loga viņš noklausījies mātes mīlestībā nogrimstošo un par mazo karapuišu likteni nobēdājušos skuķu gudrajā sarunā. Iekliekdamās un pagubu, skriedamas tās no metas projām, traukdamās slēpties kuplajiem ceriņu un akāciju krūmiem. Aizspurdza projām, kā no žagariem izbiedētas zvirbuļu mātītes. Nolukodamies tām pakaļ, nosmējās pavārs.